funkcija, bet viņi nezina, kāpēc dažreiz arī Grokam, diemžēl, gļuko. Viņš pēc tam nepareizi iekopē, bet noteikti izmēģiniet paši visu, lai jūs labāk saprastu. Tad mēs ejam uz šo pašu Google dokumentu, ko jums tūlīt iekopē spiežam new dokumentu, labais pelītis klikšķis paste. Mums vienkārši dažādas datoru prasmes, tāpēc izstāstu redzam. Vizuāli nav pārāk skaisti, bet galvenais ir informācija. Jā, šajā gadījumā tam uzdevumam, ko mums vajadzēs, galvenais ir tas saturs, kas šeit ir iekšā, tāpēc neko nemēģinām paši formatēt. File, download un PDF, jā, un jums būs datorā PDF dokuments. Tāda ķēdīti izstāstīt. Citādi strādājam, liek iekšā jums tagad saiti ar šiem te promptiem, un jūsu uzdevums ir, tā es sākumā ielikšu čatā, šeit ir čatā prompti un ielieku arī saiti ar idejām, lai jums pašiem nav jāmeklē. Mārtiņ, ieliec lūdzu arī otrā čatā. Un jūsu uzdevums tātad ir atvērt ChatGPT, bet jūs ChatGPT var taistāt arī ar Gemini Cloud, kas jums labāk patīk. Izveidojiet tātad šo te promptu, pārveidojiet manis doto, maksimāli mēģiniet uzlabot un lejupeldiet rezultātu kā PDF. Un tas ir tā kā pamats, kas šajā nodarbībā jāpaspēj izdarīt. Ja nepaspējat, neuztraucieties ar ierakstu pēc tam lēnām, katram savs darbošanās ātrums. Ja jūs strādājat jau gan ātri šobrīd, tad tas svarīgākais būtu pamēģināt šo pašu uzdevumu izveidot arī par Flexteam Grok. Tātad 3 dažādos rīkos. Tad paskatieties, kā jums šķiet, kur atbildi jums patīk labāk, kur sanāca kvalitīvāks rezultāts un ierakstiet arī Zoom chatā savas atziņas, kurš no šiem 3 rīkiem jums iedeva labāku rīku. Bet tas, kas jums būs vajadzīgs mājās, jums tātad būs visos šajos 3 rīkos par Flexteam Grok un vienā no LLM-iem, ChatGPT vai citā, jāizveido šis risku analīzes uzdevums un jālejupielādē kā PDFs. Tas būs jāizmanto pēc tam gan jūsu prezentācijā, gan arī tam mājasdarbam, ko iedošu nodarbības beigās. Tā kā varam jau sākt darīt, lai iet šis uzdevums uz priekšu. Tā, vienā grupā projām nav saites, Mārtiņ. Tūlīt piezīmīšam asistentam. Tā sekundīt tūlīt būs.